Tātad šīs dienas tēma ir lineārais sprieguma stabilizators. Sprieguma stabilizators pats pēc sevis ir ierīce elektronisks komponents, kas nodrošina izejā slodzei tātad stabilu elektrobarošanas spriegumu, neatkarīgi no tā, ja, piemēram, spriegums ieejā mainās. Tātad tā uzdevums ir noturēt nemainīgu, jeb konstantu spriegumu izejā. Piemēram, 5 volti, tie varētu būt 3,3 volti, 9 volti un tam līdzīgi. Izmantojot datu lapā pieejamo informāciju, tad, ja jūs ierakstat meklētājā LM3175, jūs atradīsiet PDF failu, kas ir datlapa šai komponentei, jeb stabilizatoram šajā gadījumā, kurā jūs atradīsiet informāciju, kā var izveidot gan dažādus tipveidu slēgumus. Viens no tiem ir redzams šeit. Tātad šobrīd mēs arī to pārbaudīsim, notestēsim. Kas tad šajā tipveida slēgumā ir? Jums ir 2 rezistori, R1, R2, ar kuru palīdzību jūs iestatat, jeb ieregulējat nepieciešamo izējas spriegumu. Jums ir kondenstori ieejā, kas novērš tātad sprieguma pulsācijas, ja tādas rodas, un arī, kas novērš parazītiskās induktivitātes ietekmi. Tāpat arī izējā viens pulsācijā, viens parazītiskās induktivitātes ietekmes mazināšana. Un, protams, var pieaugt arī indikācijai rezistoru gaismas diodi, kas darbojas jau kā kaut kāda slodze. Un šeit piesaukt arī 2 voltmetri, lai salīdzinoši jūs varat redzēt, kāds ieejas spriegums un kāds ir izējās spriegums, un kā tas mainās, ja, piemēram, mēs mainīsim rezistors. To mēs arī apskatīsim vēlāk, izmantojot Excel programmā izveidotu kalkulātoru. Taču, ja jūs paši, protams, neprotat izveidot šādus kalkulatorus, par to nav jāuztrauc. Šādus kalkulatorus var atrast tiešsaistē, ierakstot arī meklētājā LM317 kalkulātoru, vai arī citā valodā, piemēram. Un jūs atradīsiet visticamākais šo kalkulātoru, kur arī vajadzēs tikai ievadīt rezistoru vērtības vai arī vēlama izējas spriegumu. Tātad paskatīsimies šobrīd, kā šis strādā. Mēs esam pieslēguši kaut kādu slodzi, mēs redzam, ka šobrīd izējas spriegums ir 3,95 volti, ar 2 rezistoriem tas iesaistīts. Pārbaudīsim tūlīt, vai šis spriegums mainās, ja mēs mainām izējas spriegumu. Tātad nomainīsim izējas spriegumu šobrīd uz mazāku, piemēram, uz 9 voltiem. Tātad tagad, ja ieejas spriegums ir 9 volti, skatāmies, ieejā mums rāda 9 volts, bet izējā joprojām 3,95 volti. Tātad, ko mēs secinām, spriegums mainoties ieejas spriegumam nemainījās. Cik lielas varbūt šīs ieejas sprieguma izmaiņas, tās jūs varat atrast konkrētās sērijas stabilizātoru datulapā. Šajā gadījumā ieteicams, protams, ir spriegumu vienmēr ieejā noturēt, jeb iesaistīt lielāku nedaudz tikai nekā izējā, precīzāk par aptuveni 2 voltiem. Minimālais tātad ieejas un izējas sprieguma šis slieksnis, jeb starpība, kas jānodrošina, ir 1,5 volti. Tātad vienmēr ieejā jābūt par 1,5 voltiem lielākam spriegumam nekā izējā. Ja tiek izmantots lineārais virknes kompensācijas tipa sprieguma stabilizators, kas šajā gadījumā arī tiek izmantots. Apskatīsimies tagad ar citu spriegumu. Tātad palielināsim uz 18 voltiem. Ko mēs redzam, izējā joprojām spriegums nemainās. Tātad sprieguma stabilizators notur 3,95 voltus, neatkarīgi no tā, ka ieejā spriegums mainās. Kā tad mēs varam mainīt izējas spriegumu? Vēlreiz ar šiem rezistoriem. To mēs tagad arī apskatīsim tālāk ar kalkulātoru, izreikināsim kādu no nepieciešamajiem spriegumiem, tad ieskatīsim schēmā, pārbaudīsim, vai tas tā strādā. Apskatīsim izveidoto kalkulātoru Excel programmā. Kā to izmantot tad LM317 lineāram sprieguma stabilizatoram? Šeit ir 2 režīmi lietotājiem. Pirmais režīms, kurā lietotājs var mainīt ieejas spriegumu, var mainīt R1 un R2 rezistoru precības, un kalkulators izreikina izējas spriegumu un efektivitāti. Ja mēs ieejas spriegumu iesaistam, piemēram, 9 voltus, rezistoru R1 nomainam, kā schēmā ir uz 220 ohmiem, mēs redzam, ja mēs nemainam R2, šobrīd ir iesaistīt 5,5 volti, precīzāk 5,51 volts izējā, un efektivitāte aptuveni 61,2%. Mainot tātad R2 rezistoru vērtību, mēs redzam, ja mēs, piemēram, samazinām, to mēs iesaistam mazāku izējas spriegumu. Savukārt, ja mēs palielinām, mēs arī palielinām izējas spriegumu. Kas notiks, ja mēs palielinām rezistoru tā, ka izējas spriegums pārsniedz ieejas spriegumu? Tad lietotājiem tiek izvadīts paziņojums, ka netiek nodrošināta šī minimālā starpības starp ieeju un izēju, ka jāpalielina ieejas spriegums. To palielinot, tālāk kalkulators izreikina to izējas spriegumu, kāds tiek iesaistīts izmantot rezistoru. Lūk, tas ir pirmais režīms šim kalkulatoram. Otrs režīms ir, kur lietotājs netērē daudz laika nemainot tātad R1, R2 vērtības un ieejas spriegumu, bet lietotājiem tātad tiek piedāvāts ieejas spriegums vēlamais
tiek piedāvāts izmantot R1 rezistoru kā nemainīgu schēmā 220 ohmus pēc tipa veida slēguma. Un lietotājiem vienīgais, kas jāievada, ir izējas spriegumsomas, un tad lietotājs uzzinās, kāds ir R2 rezistora šis nomināls, ja kāda pretestība ir nepieciešama R2 rezistoram, lai nodrošinātu izējā nepieciešamās sprieguma stabilizācijas. Piemēram, ja vēlētos 7 voltus stabilizēt izējā, mēs redzam, ka vajag 1012 ohmus, kas būtu 1 kilohms. Ja mēs gribam stabilizēt, piemēram, 6 voltus, mums vajag 836 ohmus. Un ja 5, tad vajag 660 ohmus. Kā arī mēs redzam, ka kalkulators saka, ka lietotājiem vismaz ieeja jānodrošina 6,5 volti. Tas patiesībā būtu arī šis optimālais ieejas spriegums praksē. Tie būtu, es teiktu, kādi 7, 8 volti, un sliktākā gadījumā arī tie 9 volti būtu pietiekami, lai efektīvi salīdzinoši strādātu šis stabilizators. Tālāk atgriezīsimies pie simulācijas un apskatīsim, vai tiešām ar šo kalkulatoru var izrēķināt pareizi rezistorus un var iestatīt šos 5 voltus. Pārbaudīsim tātad 220 un 660 ohmu rezistoru vērtības, vai tas tiešām tā ir, ka būs 5 volti izējā. Izmantojot simulāciju. Šobrīd ir aizstāts tātad iepriekšējais rezistors ar 660 ohmiem. Pārliecināsimies, ka kalkulators ir izrēķinājis pareizi nepieciešamo rezistoru izējā stabilizēt 5 voltus. Bez lieliem pārsteigumiem izējā 5,04 volti. Tas nozīmē, ka kalkulators ir pareizi aprēķinājis R2 rezistoru vērtību. Pārbaudīsim tālāk, lai būtu arī patiesa tā daļa, ka ieejas spriegumam jābūt vismaz 6,5 voltiem, lai stabilizētu šo spriegumu. Apskatīsimies, kas notiek, kamēr spriegums ir lielāks par 6,5 voltiem. To jūs aptuveni redzat, stabilizē viņš, bet kas notiks, ja spriegums samazināsies? Skatīsim, kas notiks, ja sprieguma stabilizators tātad saņems ieejā mazāku spriegumu nekā šie 6,5 volti. Sākumā pie vēl nedaudz lielāka ieejas sprieguma apskatīsim, tātad pie 7,5 voltiem ieejā joprojām viss ir stabili, piemēram, izējā 5,03 volti, tātad spriegums joprojām tiek stabilizēts. Taču, ja šo spriegumu samazina zem 6,5 voltiem, piemēram, 6 volti, tad jūs redzēsiet, ka izējā spriegums vairs nav stabils. Tātad šajā gadījumā stabils spriegums būtu tikai tad, ja spriegums atkal pārsniegtu 6,5 volts. Izējā ir šobrīd 4,13 volti, līdz ar to stabilizators vairs nespēja spriegumu stabilizēt, un tas nozīmē, ka šādi mums, ja gribam stabilizēt 5 volts, ir nepieciešams lielāks ieejas spriegums nekā šie 6 volti. Kā jau es teicu, virs 6,5 voltiem ieteicams tie pāris volti klāt, tad 7 volti jau būtu ļoti normāli, ja ieejas spriegums būtu. Bet jūs varat, protams, arī lielāku, ja jums ir, piemēram, 9 voltu baterija, tad arī tādā gadījumā stabilizēs, taču tad būs neefektīvāks risinājums. Tālāk apskatīsimies, kā stabilizators uzvedas, ja tiek mainīta slodze. Kā sprieguma stabilizators uzvedas mainot izējā pieslēgtās slodzes pretestību. Tātad sākumā mēs redzam, ka pie 9 voltiem ieejams ir šī 9 voltu, piemēram, baterija pieslēgta, jūs varat nodrošināt pie kaut kādas slodzes stabils 5,03 volts. Tagad palielinot pretestību, mēs redzam, ka šis izējas spriegums nemainās. Joprojām izējā ir stabili 5,03 volti. Kas notiek, ja samazinām pretestību, ja palielinām slodzē nepieciešamo strāvu un palielinām kā tādu slodzi? Tātad samazināt slodzes pretestību nozīmē palielināt slodzi, jeb vairāk slogot sistēmu. Tad mēs redzam, ka līdz gadījumam, kamēr netika uztaisīts šis izslēgums, izējā spriegums bija 5,03 volti. Tāds stabilizators ļoti stabili notur šo spriegumu. Pie izslēguma savukārt nostrādā aizsardzība. Mēs redzam, ka izējas spriegums nokrīt līdz 1,56 voltiem. Tātad atkal, kad nav šis izslēgums, joprojām stabilizators spēja nodrošināt slodzē nepieciešamo tātad strāvu un uzvedas stabili. Tātad mēs redzam, ka arī mainoties slodzes pretstībai, stabilizatoru viens no uzdevumiem ir noturēt nemainīgu izējas spriegumu. Tagad apskatīsim arī nedaudz, kā jūs varat izrēķināt, izmantojot vienu formulu šo izējas spriegumu, un tad ar to droši vien arī noslēgsim. Kā izmantojot LM317 sērijas lineāras sprieguma stabilizatoru datorlapā pieejamo formulu, kas ir šāda, mēs varam aprēķināt, piemēram, R2 rezistoru pretestību paši, ja gadījumā mums šāds kalkulators nav pieejams, un mēs gribam paši izrēķināt. Tātad, kas ir jāzina? U-out ir izējas spriegums, tāds spriegums, kuru mēs vēlamies izējā stabilizēt. U-reference, jeb U-ref, ir iekšējais atbalsta spriegums, kas vienmēr ir 1,25 volti konkrētiem sprieguma stabilizatoram. Citiem stabilizatoriem tas būs varbūt mazāks spriegums, bet šim tas ir 1,25 volti. Tas nozīmē formulā
vienmēr URF vietā jūs liksiet 1,25. Un tālāk ir viens iekavās puses R2 dalīts ar 1, kur R2 ir šis rezistors un R1 ir šis rezistors. Parasti R1 mēs pieņemam, ka tie ir 220 ohmi. Iznāk, ka, ja mēs izvēlamies brīvi izējas spriegumu, mums atliek izrēķināt R2 rezistoru pretestību, kāda ir nepieciešama schēmā, ja R1 ir nemainīga pretestība. Lai to izdarītu, jūs varat pārveidot formulu, tātad no formulas izsakot R2, un pēc formulas pārveidojuma iznāk, ka R2 pretestību, tātad jūs varat aprēķināt, ja tātad no U izējas jūs atņemat U referents, jeb atbalsta spriegumu, tātad tālāk, ja jūs šo starpību reizinat ar R1 un pēc tam visu daliet ar tātad U referents, jeb atbalsta spriegumu. Ievietojot skaitļus formulā, iznāk, ka mums ir jāatņem, ja mēs, piemēram, gribam iestatīt izējā 5 voltus, mums ir no 5 voltiem jāatņem 1,25 volti. Un tālāk šis jāreizina ar 220 ohmiem un jādala ar 1,25 voltiem. Un iznāk, ka mums ir tātad jāizrēķina tātad vispirms, protams, iekavas, tātad pēc tam mēs varam rezultātu jau izmantot, lai attiecīgi to izdalītu ar 1,25 un tad reizināt ar 220. Un rezultātā mēs iegūstam, ka tie ir 660 ohmi. Kā jau iepriekš redzējām, 660 ohmi ir tā pretestība, kas R2 ir nepieciešama, lai izējā stabilizētu 5 voltus. Tad mēs redzam, ka šī formula ir spēkā konkrētiem sprieguma stabilizatoram. Un šādu formulu jūs varat izmantot, lai paši aprēķinātu nepieciešamo izējas spriegumu. Cerams, ka šodien ieskats par konkrētās sērijas lineāro sprieguma stabilizatoru ir iegūts. Cerams, ka līdzīgas idejas jums radīsies izpētot citas elektronikas komponentes un paši spēsiet tālāk izmantot konkrētas sērijas stabilizatoru, lai iesatītu izējas spriegumu. Lai jums jaunas zināšanas, tiekamies nākamajā reizē.